atklāšanas pasākums. Visu dienu dažādas aktivitātes noritēja arī Rīgas centrāltirgū. Piemēram, Sakņu paviljonā varēja iejusties izdzīvošanas komplekta noskaņās. Tur bija arī portretu darbnīca un skaņu laboratorija. Piena paviljonā bija Brīvības ielas stāsts, multimediāls ceļojums Rīgas pilsētas un tās galvenās ielas pagātnē. Dažādas muzikālas un teatrālas aktivitātes risinājās arī Rīgas autoostā. Savukārt vizuāli krāšņākie pasākumi notika pievakarē. Veselu stundu varēja vērot uguns skulptūru festivāla fināla Ķīpsalā. Tur mākslinieki no 12 valstīm 3 dienas bija veidojuši dažādas skulptūras, un šo pēcpusdienu tās tika aizdedzinātas. Savukārt pēc tam Krastmalā notika iespaidīgais gaismas figūru gājiens, kas tagad noslēdzies ar grandiozu mūzikas un gaismas izrādi Jāņa Lūsēna mūzikas pavadībā. Bet vakarā 9:00 arēnā Rīga skanēs koncerts Rīga Dimd, kurā piedalīsies izcilākie akadēmiskās etno un popmūzikas mākslinieki, kori un orķestri. Šo koncertu varēsiet vērot arī tiešraidē LNT. Partija par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā mainīs nosaukumu. Turpmāk tā būs Latvijas Krievu savienība. Tas šodien apstiprināts partijas kongresā. Kā norādīts